Tad Rīgas nama pārvaldniekā, digitālās transformācijas vadītājs. Un redzu, mums arī mūsu klienti ir arī šeit. Varbūt paceļ rokas, kas arī ir Rīgas nama pārvaldnieka klients, kuru mēs apkalpojam, un kas varbūt izmanto kaut kādas digitālās lietas, ko mēs arī veidojam priekš klientiem. Tas manējais stāsts būs vairāk par to, caur to prizmu no vienas tehnoloģijas, kā mēs aizējam līdz datiem un kā mēs pieņemam lēmumus tieši, kad mums viņi ir vajadzīgi, lai virzītu arī tās attīstības lietas. Nedaudz drusku pastāstīšu, kas ir digitālā transformācija un tā komanda. Tad tas ir IT savienojums kopā ar procesiem, jo pats par sevi IT nevirza tik ļoti aktīvi tos projektus iestādēs, bet līdz ar to vienmēr, kaut kur es arī pamanu, vairāk veidojās tādas digitālās transformācijas komandas. Viņas nav lielas, viņas ir diezgan efektīvas. Mūsu esošais tās projektu skaits ir samērā liels priekš minētiem cilvēkiem. Mēs strādājam gan ar mākslīgo intelektu, gan ar SharePointu, veidojam gan dokumentu vadības sistēmas, gan arī pašapkalpošanas portālus. Tad mums ir analītika obligāti, un tie analītiskie skati mūsu šobrīd jau ir pāri par 100, līdz ar to mēs ar tiem skatiem aizējam citā galībā, ka mums viņi ir daudz un mums viņas jau jāsāk optimizēt. Priekš klientiem mēs veidojam 2 platformas, kur viņi pašapkalpojās. Tas ir portāls un tā ir mobila aplikācija. Tad mums ir iekšējā CRM vadības sistēma, kas nodrošina tos visus procesus, workflows. Neviena organizācija arī nevar iztikt bez integrācijas platformām, jo, kā jau datiem kaut kur ir jāsoļo, jāgriežās. Tad mēs esam izveidojuši tādu Cloud Clever integrācijas platformu, kas savalk datus, un principā mēs arī online redzam visus datus, kuri ir mūsu sistēmās. Tātad obligāti ir uzņēmumam ERP sistēmas, ko mēs virzam, attīstam. Tad, kā jau zinat, mums, kā apkalpojušam uzņēmumam, ir daudz fiziskā darba veicēji, kas ir apkalpo mājas teritorijas, viņiem ir arī savas programmatūras, viņiem ir mobilie telefoni ar aplikācijām, kur viņi saņem pieteikumus, un tas arī rada to ātrāku, efektīvāku pieteikumu saņemšanu un novēršanu. Plus arī apakšā ir arī visas integrācijas ar to, ka klients piesaka pieteikumu, pieteikums apstrādājās ar integrācijas platformām, nosūtās un līdz ar to galu galā klients saņem to izpildes pieteikumu, dažreiz ar fotogrāfiju vai kaut kādiem komentāriem. Diezgan aktīvi mēs sākam arī Internet of Things, dažādas izstrādes pētījumus un testēšanas, jo mēs gribētu ar laiku piedāvāt saviem klientiem arī viedos skaitītājus, kur mēs varētu attālināti nolasīt datus, vienkārši atsūtīt jau reicinā, teiksim tā, to patērēto. Tāpat arī mēs gribam piedāvāt jaunu pakalpojumu kā video novērošanas sistēmas iedzīvotājiem, piekļuvas kontrolas sistēmas. Un nevar neiztikt organizācijā bez robotiņiem, bez RPA. Tos mēs arī attīstam un aizstājam manuālos procesus pret automatizētiem. Un virtuālais asistents Juris, kas jau ir integrēts kopā ar GTP. Tātad šodienas tēma būs mobilā aplikācija, kā viņa radās un kā mēs arī aizgājām pie vizualizācijas un kāpēc mums bija nepieciešami dati. Tas sākums viņai bija gadu atpakaļ. Te arī atradu publikācijās, ka jau 15. gadā mēģināja viņa ieviest, un tad 23. gadā mēs ieviesām to mobilo aplikāciju klientiem. Sākumā viņa bija šādā izskatā, jo tā ir WebView tehnoloģija, kas vienkārši attēlo no mūsu portāla visu informāciju. Un tad ar laiku viņa transformējās jau par tādu glītu un uz natīvām tehnoloģijām, kurā mēs varējām integrēt daudz dažādas lietas un arī mainīt vizuālo noformējumu, lai klients ātrāk un ērtāk varētu mobilā aplikācijā izdarīt visas savas lietas. Un par to mēs arī mēram statistiku, kā mainās tas viņu pavadītais laiks tajā aplikācijā. Aplikācijā jau bija diezgan daudz izstrādes,
viena 8 kārtas, kurā mēs pievienojam daudz dažādas funkcijas, un arī pēc vizualizācijas mēs arī skatāmies, kuras sadaļas visvairāk arī klients izmanto. Šādi izskatās tas praktiskais darbs, kā komanda strādā pie dizaina izstrādes, pie visu zīmēs tiek Figmā, tiek liktas jaunas sadaļas un tā tālāk. Un šim arī, kā jau minēju, tā tehnoloģija natīvā palīdz arī viņu vizuāli pievilcīgāku arī tādu veidot priekš klientiem. Uz šobrīd viņa jau izskatās tā, līdz ar to pa vienu gadu viņa ir diezgan daudz transformējusies. Jā. Un tad, kā jau minēju, īstais dzīves piemērs, tad es tagad pāriešu, ja nebūs tehniskās problēmas uz BI skatu. Jā, tad tas ir mūsu vizualizācijas skats. Tas ir tagad online, ko mēs arī visi redzam. Un tā izveidošanas pamatmērķis bija, ka mums nemitīgi arī prasīja dažādām publikācijām, marketinga pasākumiem datus, cik bieži izmanto, kādas sadaļas izmanto. Tas bija viens. Un otrs, aplikācijā mēs investējam finanšu līdzekļus, lai viņu attīstītu. Un šeit ir svarīgi arī saprast, ka mums bija nepieciešami dati par tiem apmeklējumiem, par tām sadaļām, kuras visbiežāk apmeklē, lai mēs, teiksim tā, spētu investēt tajā sadaļās. Un vēl tā trešā galvenā lieta, ka mēs arī mēram ROI, investīciju atdevi aplikācijai. Par to es drusku pastāstīšu, mums arī ir visi dati, un kur un kā viņi rodās. Tātad, kas attiecās uz lietotājiem, tad mēs arī redzam ik mēnesi, cik mums pieaug jaunie mobilās aplikācijas lietotāji. Mēs arī izveidojam tavus tabulveidīgās, lai tas arī diezgan svarīgi un būtiski dati, ka mēs redzam, ka mums vienmēr ir increase, nevis decrease. Un tas arī palīdz mums noorientēties un principā tālāk un tālāk attīstīt un pievienot jaunas funkcionalitātes. Tad mēs arī redzam aktīvos lietotājus, to dinamiku, kad viņi pieslēdzās, ko viņi īsti dara aplikācijā. Mēs esam arī izveidojuši no datubāzes, protams, pēc personas kodiem. Šeit arī, kā kolēģi minēja iepriekš, ir, piemēram, vecumi no 81 līdz 99 gadi mobilās aplikācijas lietotāji, bet tā jāņem vērā, ka personas kodi pēdējā daļa ir mainījusies. Un ne visiem viņi ir tagad tie gada skaitļi, līdz ar to matemātiski tas, kas neatbilst personam kodam, iekrīt šajā un šajā pozīcijā. Bet pārsvarā, jā, kā mēs redzam, aktīvākais lietotājs skaits ir no 41 līdz 60 gadiem, kas ir diezgan interesanti. Svarīgākā daļa tas ir mobila aplikācija spēja sūtīt tos notifikācijas paziņojumus. Tātad mēs arī kalkulējam to statistiku, par ko un kad mēs sūtam. Vispārīgās ziņas, paziņojumi par rēķiniem, paziņojumi par skaitītājiem, kaut kādiem brīdinājumiem un tā tālāk. Un tad, principā, katru mēnesi tas skaits mainās, jo, piemēram, ja ir vairāk aktīvā ziema vai sniegs, tad ir vairāk paziņojumi, vasaras periodā mazāki, ja ir vētras, tad, protams, atkal paziņojumu skaits ir lielāks. Un līdz ar to mēs arī redzam to sadalījumu, kā mainās kādi paziņojumi. Bet, ja runājam atkal par datiem, un mēs redzam, ka mums ir 2 mēneši ir palikuši bez datiem. Un mobilās aplikācijas datus izlādē no Apple un no Google uz Google Analytiku, un tad mēs konstatējām, ka vienu brīdi vienkārši tie dati nebija ielasījušies un nebija saglabājušies. Līdz ar to šajā gadījumā mēs arī vizuāli redzam, ka mums ir datu iztrūkums. Un šajā periodā mēs nekādīgi nevaram balstīties uz tiem datiem, jo viņi vienkārši nav. Tātad mēs ņemam tad vidējo, kopējo, kas notiek gada ietvarā. Sadaļas apmeklējumi, tad, ja mēs skatāmies uz to sesiju dinamiku, kāpēc tie ir tik augsti, kas ir zemāki, tātad pirmais lielākais ir rēķinu saņemšana, otrais ir skaitītāja rādījuma iesniegšana. Bet, kā jau teicu par skaitītāju rādījumiem,
mēs gribam virzīties uz IoT, lai automātiski ielasītu datus, un klientiem vairs nevajadzētu pat izmantot nekādu digitālo rīku, lai kaut ko ievadītu. Tur šajā laukā mēs arī redzam to vidējo sesiju laiku, cik cilvēks pavada kaut kādām darbībām, rēķinu apmaksājumu tā tālāk, un tas ir 1 minūte 27. Pēc vidējām rādītājiem tas ir ļoti labs rādītājs, jo viņš spēja šajā laikā izdarīt principā visas lietas, kam arī domāta tā mobila aplikācija. Ir tas sadalījums pa sadaļām. Tātad, tas ir vispārīgā sadaļa, kas ir par savu īpašumu, uzkrājumiem. Tad nākamā svarīgākā ir rēķini, skaitītāju. Tad kā 4. citas sadaļas dažādas. Un arī mēs ieviesam arī pieteikumu funkcionalitāti, kur klienti ar mobilu aplikāciju var pieteikt jebkuru pieteikumu, kas notiek ar viņu īpašumu. Un tad arī nesen izveidojām to statistikas sadaļu, kas bija tā krāsainā. Un parādīšu pēc tam tuvāk pēc datiem. Viņa diezgan ātri uzņem to popularitāti. Cilvēkiem interesē statistika, rēķinu salīdzinājums pret gadu un gadu. Tātad mums ir klienti ar Androidu un iOS. Varbūt kāds var pateikt, kur ir lielākais skaits, iOS vai Androids? Android. Ja? Es domāju, ka otrām. Bet vēl var redzēt kāda versija? Arī, jā. Tātad iOS mums ir 43%, piedod, ka rozā krāsā, bet Android, bet Android ir 57%. Jā, tad mēs arī redzam, kā klients autentifikācijās pēc biometrijas, paskodu vai paroles. Un, jā, kas vispār, ja runājot par mobilo aplikāciju, ir diezgan ja, piemēram, mēs redzam kaut kādas nepieciešamas izmaiņas vai kaut kādas kļūmes, mēs varam nopublicēt tikai ar jaunu mobilās aplikācijas versiju. Līdz ar to tās versijas ir diezgan daudz, bet mēs arī iekšienē apsolījām tā, ka ik ceturksni mēs laidīsim jaunu versiju ar jaunu funkcionalitāti, lai klientiem būtu pieejams kaut kas jauns un ērtāks, jo paralēli attīstībā iekšējās sistēmās notiek procesu digitalizācija, līdz ar to, ja izpildās kāds process, viņš nodigitalizējās, tad automātiski mobilā aplikācijā mēs ieliekam kā pašapkalpošanas risinājumu. Šeit mēs redzam jau vairāk tāda detalizācija, vairāk jau šīs sadaļas domāts tādas lielākai analīzei. Tātad mums kopēji ir 135,000 unikāli klienti. Unikālie klienti tas ir logins parole, neskatoties uz to, ka viņam varētu būt 3-5 īpašumi. Varētu būt viens un tā. Tātad mobilā aplikācijā ir 17%, un mēs redzam arī to dinamiku, ka viņi neapstājās, viņi visu laiku aug. Lielāks augšanas bija tiklīdz mēs izlaidām mobilo aplikāciju. Tad šajās reizēs mēs ieviesam to pieteikumu funkcionalitāti, kur klients varēja jau pieteikt pieteikumus, kas bija viena no svarīgākām funkcionalitātēm. Šeit, kas ir augošs, mēs ieviesām statistikas funkcionalitāti. Mēs arī redzam, ka vidējais aplikācijas lietotājs skaits ar katru mēnesi paliek aktīvāks un aktīvāks. Tātad jauna funkcionalitāte dod to iespēju vairāk izmantot un plašāk izmantot tās visas funkcionalitātes. Kas ir svarīgākais par to atdevi, ko es arī minēju, uz šo brīdi ir 29,461 eiro. Tātad, uz kā mēs reiķinam? Mobilā aplikācija sūta notifikācijas, viņa nesūta SMS. SMS mums maksā 0,02 centi. Tātad, pie šī skaita, nosūtot gandrīz miljonus paziņojumu, mēs esam iekonomējuši uzņēmumu 29,000. Un līdz ar to šos līdzekļus mēs pēc tam arī virzam uz aplikācijas izstrādi un jaunu funkcionalitātu ieviešanu. Mēs arī skaitam to roju uz lietotāju, tātad ir 1,20 eiro. Tas ir tas, ka mēs nepaņemam to naudu no klienta, bet vienkārši iekonomējam to naudu, mēs novirzam tālāk uz mobilās aplikācijas attīstību, un mēs neprasam papildus līdzekļus. Un, tad tā arī aktīvās lietotāji pa grupām, par sadaļām un apmeklējumiem, uz kā tad tieši mēs pieņemam tos lēmumus, ka mēs virzam
pieprasījumu pēc finanšu līdzekļiem jaunu sadaļu ieviešanai, tad mēs skatāmies vairāk pēc šī, kuru sadaļu visvairāk lietotāji izmanto. Ja, piemēram, mums bija tehnoloģija WebView, mēs gribam mainīt uz natīvo, piestrādāt pie dizaina, tad mēs arī redzam, ka nama īpašumi ir lielākā sadaļa, ko izmanto mūsu klienti. Tad tas ir datos balstīts tas pamatojums, ka tieši tā sadaļa ir tā, kurā mēs investēsim, jo klienti viņu visvairāk arī izmanto. Šajā gadījumā, piemēram, pēc dinamikas mēs arī redzam, ka tas lietojamas sadaļas visu laiku mainās. Un, kā es minēju, statistika, tikko mēs viņu izveidojām, un viņa jau ir diezgan augstā līmenī, jo klientiem interesē, kas notiek ar viņu datiem. Nu, tāpat arī mēs redzam to visu dinamiku, kā viņi mainās, un mēs arī redzam to, ka ieviešot jaunas funkcionalitātes, pielāgojot dizainu, mēs arī samazinām to sesiju klienta ilgumu. Viņš ātrāk spēja pašapkalpoties un veikt kādas darbības. Tāpat, jā, protams, mēs arī redzam, ka ir kaut kādas vētras vai ir sniegi un tā tālāk. Tas viss mainās, tad klienti vairāk izmanto pieteikumu sadaļas un tā. Ar to tas viss mums ir pieejams. Mēs arī redzam, jā, kas notiek ar darbībām, ko visvairāk arī izmanto. Tad. Nu jā, un tad vairāk šī ir tāda tehniskā jau informācija, ko mēs izmantojam tieši skatoties. Jo ne visi klienti pāriet no vienas versijas uz otru. Ja viņi nepāriet no vienas versijas uz otru, viņi nedabū to jaunu funkcionalitāti, vai arī, piemēram, mēs izlabojam kaut kādas kļūdas aplikācijā, viņi joprojām saskarās, jo viņi viņu nav atjauninājuši. Mēs arī redzam, cik ir lejuplādēti dokumenti. Šeit mums ir bijusi viena tāda anomālija, ka mums ir lejuplādēti no aplikācijas pāri 3000 dokumenti. Līdz ar to mēs tam pievērsām uzmanību, vai nav kaut kāds iebrukums vai kaut kādu datu izlāde. Bet nē, viss bija kārtībā, jo šajos datumos visiem klientiem uz nākamo tekošo gadu nopublicēja visas tāmas. Līdz ar to klientiem bija pieeja tā informācija, un tad viņi arī aktīvi viņu lādēja. Jā, un tad mēs arī redzam, ka lejuplāžu skaits jau vairāk dinamiskais un reģistrēto skaits arī puslīdz ir vienāds, bet lejuplāžu skaits vienmēr ir lielāks, jo kādam nesanāk uzinstalēt, viņš aplikāciju noņem, dabū jaunu tokenu un ieinstalē vēlreiz. Jā, un tad tas tāds īsais pārskatiņš par mūsu mobilo aplikāciju, un šo skatu mēs arī veidojām. Jūs pamanījāt, tās krāsas ir diezgan košas, spilgtas, jo mēs gribējām izveidot to vizuālo skatu nedaudz savādāku, nekā viņi ir ierasti, kaut ko pamainīt. Un mana tāda viena pamatideja bija, kad es redzu, kad kolēģi uzstājās konferencē ar prezentācijām, es zinu, cik viņi pavada laiku, lai viņas izveidotu. Šajā gadījumā man bija arī dažreiz tāds mērķis izveidot skatu, ko var izmantot kā prezentāciju. Un tad, principā, šim es nebiju vakar pavadījis laiku, jo viņš bija online. Jā, tieši tā. Paldies! Paldies! Lūdzu, šeit dati kādiem uzņēmumu darbiniekiem ir pieejami, šeit ir pārskatīt? Visiem, gandrīz visiem. Vadītāja līmenis pārsvarā. Principā, kam ir BI licence, pagaidām mēs viņu ieviešam tikai vadītāja līmenī. Tie, kas māk un spēj izmanto. Protams, attīstībā mēs arī gribam iet drusku arī zemāk. Bet tā, principā, organizācijā visiem. Es arī gribu jautāt, vai es atvainojos, jā, lūdzu. Man bija mans jautājums, jūs in-house taisījāt visu to vizualizāciju un uzturēšanu arī veicat in-house? Nē, ar partneriem. Katram savu loma. Kā jau minēju, mēs meklējām datus, devām datus un tad piesaistījām vizuālā tādu dizaineri, kas arī to visu veidoja. Un principā te strādāja diezgan liela komanda, lai
to visu saliktu un saliktu tos lielos akcentus uz tiem datiem, kas mums ir nepieciešami. Tad arī uzturēšana jums arī ar šiem partneriem, ja kaut ko mainām? Uzturēšana mēs jau paši, jā. Metrikas mēs mainām, jo tagad bija 25. gads, es pārbaudīju to, un kaut kādas metrikas nebija nostrādājušas, tāpēc, ka pārgāja no 24. uz 25. gadu, bet to mēs spējam inkausā jau visu. Es pat teiktu tā, ka šeit, kas no merchant puses mums iedeva tiešām diezgan lielu brīvību. Un tā, ka mēs mēģinājām ļoti piesaities pie tām korporatīvām krāsām, kas ir Rīgas nama pārvaldniekiem ir savādāks, mēs dabūjam ziņu, ka lūdzu paši izpaudieties, jā, lai tas ir tāds dizains ar citām krāsām, jo laikam Raimonds teica, ka jau RNP tik ļoti visi pieraduši pie korporatīvām, gribās kaut ko svaigu. Tad mūsu tas dizaineris, inženieris izdomāja šādu, un es gribu jautāt, kāds ir tas varbūt ieradumu maiņa vai efekts no tā, ka jums tagad ir šādi skati. Kā Rīgas nama pārvaldnieks, varbūt, nezinu, no vadības komandas puses, no citu kolēģi puses, varbūt kaut kas mainījies vai nav mainījies, sākuši izmantot savādāk? Ir mainījies, jo tagad mums arī ir, teiksim tā, tas pasūtījums arī veidot tādus valdes līmeņa dashboardu ar visiem svarīgiem datiem un tā tālāk, lai viņi būtu tikpat uzskatāmi kā šajos skatos. Jo, ja mēs runājam par vizualizācijām, kur ir daudz dažādu datu, diezgan grūti interpretēt un saprast tās svarīgās lietas. Un šajā gadījumā, ja mēs akcentējam uz tiem svarīgākajiem datiem, tad principā es varēju pat nestāstīt uzreiz, jebkurš varētu pamanīt, kas ir kas un ko katrs dats nozīmē šajā skatā. Jā, to, ko es uzzināju, patās, jā, ka patiesībā es dzirdēju par to, ka prezentācija, to informāciju liek iekšā prezentācijas, bet tikko es dzirdēju, ka pašu skatu izmanto kā prezentāciju. Tas nozīmē, Raimonds varēja kaut ko citu darīt vakar, spēlēt volejbolu, piemēram, nevis gatavot šodienas prezentāciju. Tieši tā. Jā, es tikko sapratu. Labi. Vairāk laika varam veltīt darbam. Jā, tad saku paldies Raimondam, jā. Paldies.